Bet mans ciemos šodien būs 3 viesi, un pirmā no tām būs Arta Citko, latviešu dizainere. Un šī meitene ir izveidojusi kaut ko vienreizēju, bet kas tas ir, tad pastāstīs pati Arta. Čau, Arta! Čau, Baiva! Klau, nu jau arī pēc tā izskats redzēt, ka tu esi dizaineri, tāds kreatīvs cilvēks, mākslinieks, domājošs. Zinu to, ka esi palīgs brendu izveidē, bet kādu brendu izveidē, ko tu īsti dari un kā tu palīdzi cilvēkiem tad pilnveidot viņu idejas, pastāst pati. Jā. Tā... Man aiz muguras ir jau redzams tāds attēls, bet domāju, ka daudziem nav skaidrs, kas tas īsti ir. Jā. Nu, tas viss sākās ar logo izveidi, palīdzēšanu, tieši tādu brandingu mazajām lietiņām, un beigās izaugus bišķiņ kaut ko lielāku, lai tā kā palīdzētu izdabūt ārā tās īstās lietas, no kurām tad arī uztaisīt to logo un izvēlēties krāsas un formas un visu to. Tā, kad, jā, tas ir tāds palīgs, teiksim, jauniem uzņēmumiem, jauniem uzņēmējiem vai studentiem, teiksim, ielikt savu ideju tur un dabūt ārā to, kā tad vajadzētu izskatīties tam viņa brendam. Kā tu vispār līdz kaut kam tādam nonāci? Jā, nonācu diezgan ilgu laiku, esmu tajā dizaina jomā, zinu, kādas jautājumus uzdot cilvēkiem. Un tad tas īstenībā radās sākumā kā tāds pamats tie jautājumi, kādus es uzdodu cilvēkiem, lai saprastu, teiksim, kādu taisīt to logo vai vispār to vizuālo identitāti. Un beigās sapratu, ka īstenībā jau viņiem pašiem var iedot. Un tad viņi paši tur paņem, paspēlējās un atklāja sev kaut ko jaunu. Tad tu izveido tādu grāmatiņu, varbūt arī var parādīt mums. Lūdzu, paskaties. Jā, kur šitādi, te interesanta grāmatiņa. 20 lapas. Your brand, character, playbook. Character, work, play. It's a playbook. Jā, tāpēc, ka tas nav darbs, tā ir vairāk kā spēle ar sevi. Tā kā tur diezgan daudz nāk pasmieties pa vidu arī. Un tad sanāk, kad viņi aizpilda cilvēku šo te grāmatiņu, un tu būtībā jau izzini visu viņu dzīvi. Viņš pats varbūt vairāk bišķiņ saprot, kā nodefinējās tās lietas. Zin kā, tās lietas jau mēs paši zinām kaut kur sevi iekšā, bet daudz cilvēku varbūt nemāk nodefinēt un saprast, kā viņas kopā darbojās. Tā ka, principā, tu atbild uz jautājumiem sākumā, un beigās tev ir tāds kopsavilkums, kā tas izskatās. Tu viņu saliec pēdējā lapā, sazīmē, un tev ir tāda lielāka, skaidrāka bilde jau. Saņem no cilvēkiem atpakaļ šo te grāmatiņu. Ko tu dari tālāk? Tālāk, teiksim, viņi paši var izmantot visādus interneta tūļus, kas ir, lai taisītu sociālmedijiem savu bildītes. Tad viņi zinās, kādas krāsas, kādas formas lietot. Vai arī, teiksim, iet ar šito pie dizainera jau tālāk, un jebkurš dizainers būs ļoti pateicīgs un priecīgs. Tā, ka tas viss jau būs nodefinēts un skaidrs, tad tur būs, teiksim, varbūt dizainerim arī mazāk darba. Cik ilgi jau ar šo visu nodarbojies un... Kas bija varbūt tas grūtākais saprast, kā izprast tos klientus, kā izveidot šo te grāmatiņu. Mēs par to varētu nosaukt, godīgi sakot, man atmiņās bērnību. Atceries, bija tādas anketas, kur mēs varējām izzināt viens otru. Tad kāpēc tieši tāds formāts? Tāpēc, ka viņš nav tāds, ka tu vienkārši lasi, un tad tev ir pašam jāiet kaut kas darīt. Tas nav tā kā bloks, bet tu paņem aizkrāstos, tā kā krāsojumā grāmatas, principā, pat arī. Un tev beigās ir jau tas rezultāts. Tur bija arī tā doma, ka tas nav vienkārši tāds, kas cilvēku atstāja kaut kur karāties gaisā, bet tu paņem un tev ir kaut kāds rezultāts jau uzreiz. Kas ir tie jautājumi, kas ir šeit galvenokārt, lai tu izprastu cilvēku, kā tu izdomāji konkrētās nianses? Tas viss ir nācis no visādiem blogiem, ko es esmu lasījusi, no treiningiem, no saviem mentoriem, no skolotājiem, no kolēģiem, no bosiem, no viskaut kā, kur es esmu pēdējos 10 gadus bijusi. Tā kā tas viss salikās tādā koncentrētā mazā formā kopā. Tā, ka tur tie jautājumi ir, teiksim, kādas tavas stiprās puses, par ko tu esi proud of. Proud of lepns? Jā, par ko tas lepns. Kāds ir tas galvenais mērķis, ko tu gribi sasniegt, tad tu tur bišķiņ pasapņo. Un tad beigās ir tādas tā kā jautājumi, ja teiksim, tas tavs brenda, ja tā būtu tava brenda personība, būtu, teiksim, dzīvnieks, kāds viņš būtu. Ja viņam iedod $10,000, ko viņš darītu, un tad tu tā kā tas to bišķiņ pasapņot, bišķiņ padomāt un atklājās šādas interesantas atbildes. Bet klāt, tur jau jābūt tādam pamatīgam psihologam, lai izprastu šīs te atbildes. Psihologam? Nu, varbūt. Redz, tad... Man liekas, ka baigi vienkārši īstenībā. Cik man arī feedbacks ir no cilvēkiem, kad
viņiem ļoti tāda pozitīva pieredze un skaidrāka bilde par to, kā sevi pozicionēt. Teiksim. Kad sākumā likās, varētu to, bet tad tu paspēlējies ar šito, un tev ir skaidrāk tā bilde. Cilvēki nāk, saka, paldies par to, ka tu esi jāzina vispār savai. Bija baigi fani, to es saku. Un īstenībā bija viens čalis, kas iegādājās, viņš ir stratēģis, tā kā biznesa stratēģis, un tur viņam klienti uzvalkos. Un viņš paņēma šitos un aiznesa saviem klientiem, tā kā paspēlēties bišķiņu, un tad viņš teica, ka tur bija baigi jautri 2 stundas, un radās tie tā kā inside joke par to visu, ka tagad tur tāda personība kaut kur gaisā ir, ko visi zina. Es domāju, ka varētu būt daudzi uzņēmēji vai jauni uzņēmēji vai studenti, kuri patreiz lidinās domās un īsti nezinu, uz kuru pusi sliekties, kur tev var atrast, kā ar tevi var sakomunicēt un rast šīs idejas un izrunāt sevi. Tā. Man ir mājaslapa artcitko.com. Pavisam vienkārši? Jā. Un turpat arī ir e-pasts, telefons, Facebookā arī var atrast. Un mājaslapā pat īstenībā arī tagad ir sadaļa, kur var apskatīties, palasīt par šo, pat arī iegādāties. Nu, ja gadījumā nevaram atrast mājaslapu, tad visam noteikti varam sakomunicēt ar Artu Facebookā. Sociālos tīklos noteikti ir visi, vai ne? Jā. Super, man liels prieks par tavu spožumu, ne tikai ārējo, bet arī iekšēju, un lai tiešām izdodās arī ārpus Latvijas tad šo te ideju patiesībā kādam pārdot. Paldies tev, ka tu atnāci, un skatītāji redz, kā